13. decembrī Rīgas 13. vidusskolā norisinājās Lucijas dienas pasākums. Tas bija kā noslēgums pirms tam skolā rīkotajai labdarības akcijai, kurā piedalījās gan skolēni un viņu vecāki, gan skolotāji. Mūsu skolā jau 19 gadus noris labdarības akcija un arī Luciju gājiens meitenes baltos tērpos ar sarkanām un zaļām lentēm. Tās ir meitenes, kuras klašu kolektīvi izvēlējās kā labākās, labsirdīgākās meitenes, kas varētu būt kā paraugs citiem, kas varētu arī nest gaismu citiem cilvēkiem. Un šodien pasākumā meitenes vēlēja, teica labus vārdus cilvēkiem, kuriem patiešām šīs labestirības varbūt arī ikdienā trūkst, un arī atgādināja, ka laiks pirms Ziemassvētkiem ir tas laiks, kad jādara šie labie darbi. Un mūsu skola jau saziedoja šīs lietas, kas ir nepieciešamas, gan apģērbs, apavi, gan arī tās ir galda spēles, grāmatas un arī, protams, pārtika un saldumi. Šīs preces un mantas tiks atdotas cilvēkiem, kuriem tās visvairāk ir vajadzīgas. Pirmām kārtām tie ir skolēni no mūsu skolas, no maznodrošinātajām ģimenēm, kā arī mūsu skolas bijušie pensionāri, viņiem tiks šīs dāvaniņas, un arī mēs palīdzēsim ģimenes atbalsta centram Avots un arī Rīgas 5. speciālajai skolai. Un šis pasākums vienmēr ir tāds ļoti gaišs un skolēnu mīlēts un gaidīts mūsu skolā, un vienmēr visiem ļoti gribas paskatīties, kā tad šogad izskatīsies Lucijas. Es piedalījos labdarības akcijā. Ne tikai es, bet arī mana klase piedalījās labdarības akcijā. Mēs nesām grāmatas, spēles, apģērbus, pārtiku. Šodien bija Lucijas diena, un es piedalījos Lucijas gājienā un novēlēju citiem cilvēkiem un bērniem labus, siltus vārdus, kuri rocinās mazus bērnus un pieaugušos darīt labas lietas. Labdarības akcijas laikā tika palīdzēts cilvēku grupām, kurām tas nepieciešams. Viena no tādām – pensionētie skolotāji. Viņi ar prieku apmeklēja pasākumu un pēc tam dalījās iespaidos pie tējas krūzes. Pasākums bija ļoti jauks. Tas jau mūsu skolā ir jau daudz gadu. Žēl tikai, ka skolnieku ir palikuši mazāk. Sevišķi krāšņs šis pasākums bija pagājušajā gadā, un tas, manuprāt, ļoti palīdz skolēniem arī, kā saka, izprast mūsu dzīvi, palīdz viņiem būt laipniem, atsaucīgiem citam pret citu, vai ne? Un šis pasākums arī bērniem ļoti patīk, jo šeit viņi var katrs uzstāties, katrs izteikt savus domas, un tas ir ļoti patīkami. Es uzskatu, ka tas ir ļoti audzinošs pasākums. Katrā skolā tāds būtu vajadzīgs. Līva Romane, Aleksandrs Rusēvičs, speciāli portālam e-skola.